Visi Latvijas dārzi un dārznieki no mūsu raidījuma sveicināti stādu parādē 2010 Jaunmulku pilī. Werbestop. Pasaules stādu parādi. Aplaudējam šai brīnišķīgai parādē, jo svētkos jau ne tikai valsts vīri pieņem militāro parādi, bet arī tāda skaista lieta sirdī, dvēselē kā dabas parādi. Kā valsts meža stāda audzētājiem jūs koku audzētājiem veicās šajā pavasarī un kā tie mērķi arī būs turpmāk? Nu, kā visi stādu audzētāji pavasarī, arī mēs esam, protams, ļoti noslogoti. Un kā dalībnieki stādu parādē šobrīd Valsts meža sēklas un stādi ir konkrēti Kalsnavas kokaudzētām, Kalsnavas arboretums ar savu ekspozīciju. Un, kas attiecas meža stādiem, tad meža stādi iet savu gaitu uz meža dienām, iet savu gaitu uz mežiem Latvijas un ārvalstu tirgiem. Tā kā kokaudzētavas ir pilnā darba sparā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam nodrošinājuši tehnoloģijas. Šī nozare iet uz priekšu un mūsu plāni arī ir tālākie ar vien to paplašināt, jo tirgus prasa, tas tikai prieks. Tas nozīmē, saimniekiem stādi pietiks, un tad viss kokaudzētājs jūs jau ir pastrādājuši labi. Saimniekiem, kas ir iepriekš pasūtījuši stādu pietiks, varam teikt, ka mēs jau praktiski esam tai fāzē iegājuši, ka mēs strādājam pamatā ar ilgtermiņu līgumiem, tāpēc mēs ļoti aicinām visus saulaicīgi pieteikt šos meža stādus. Visus stādus parāds dalībnieks interesē, kas šo pavasarī tas aktuālākais un ko jūs piedāvājat? Nu, Kalsnavas kokaudzētavai ir tieši ļoti plašs sortiments egļu šķirnēs un priežu šķirnēs, daudz dažādu potējumu. Bet, protams, šeit mēs esam paņēmuši tās pieprasītākās šķirnītes, un tā kā lapu koki vēl neparāda sevi, tad tieši vairāk mums ir skuju koku līdzi. Un tepat priekšā var redzēt tādu ļoti iecienītu šķirnīti, parastā seglas akrokona nana. Tāda bundurīte ir arī melnā seglas šķirnīte aurējā, kas ir ļoti pieprasīta no jaunajām šķirnēm. Bet pagaidām laikam pietiek, ko piedāvāt? Es domāju, ka mums ir liels sortiments, jo tieši daudz brauc uz Kalsnavu, jo mēs gan paši potējam, gan paši audzējam, tiešām neievedam ne no kurienes stādus. Līdz ar to mums ir tāds savs klientu loks, kas uzticās Kalsnavai. Tā kā, ja šajās izstāļu dienās nepietiks, tad jābrauc pie jums. Protams, visi ir mīļi gaidīt Kalsnavas kokaudzētavā pie mums, jo tur sortiments, protams, ir daudz lielāks. Mums apmēram 600 dažādības lapu un skuju koku kopā ir realizācijā tieši. Stāda audzētājiem pavasars tas ir aktīvs laiks, un redzam, ka tikko jūs no kāda semināra jau esat no Lietuvas atbraukuši, un šobrīd jau stāda parādi. Jā, 2 gadi atpakaļ Lietuvā tika ierīkots gan Latvijā, gan Lietuvā visu pieejamo veidu, bērzu stādu stādījumi. Un tad paskatīties, kuri aug labāk, vai tie ir ietvaru stādi, vai tie ir vienkārši kālsakņu stādi, vai kālsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu. Redzam, īpaši stends, tad arboretumi. Varbūt pastāstiet tiem saimniekiem, kur tikai gatavojas aizbraukt pie jums tur ciemos. Kolekciju atvest nevarējām, tā ir jābrauc skatīties uz vietas. Tas ir ap 2500 dažādu kokaugu dažādību. Un mēs īpaši lepojamies ar eglēm, kuras tuvākā laikā plauks un maija beigās būs īpaši krāšņā formā. Parasti katru gadu arī kāds pasākums pie jums tur notiek. Mums iecerē ir sarīkot kādus svētkus saistībā ar peonijām, jo godājumā Aldoņa Vēriņa ietekmē mums ir kāja paslīdējusi. Un pagājušajā gadā ziedēja jau vairāk nekā 100 šķirnes peoniju. Un ir tā doma to kolekciju paplašināt. Un tā kā laipni lūgti atkal vasaras sākumā uz turieni.
Sākotnēji cena 10 centīgi. Kurš soli vairāk, solis 5 centīgi. 15 centīgi. 15 centīgi pirmo reizi. 20 centīgi pirmo reizi. 20 centīgi otro reizi. 25 pirmo reizi. 30 centīgi. 45 pirmo reizi. 50 centīgi. 55 pirmo reizi. 65 pirmo reizi. Lats pirmo reizi. Lats otro reizi. Lats 5. Lats 5 pirmo reizi. Lats 5 otro reizi. Lats 5 trešo reizi. Lūdzu. Stāda parāda, es domāju, ka bez kārtīgām sēklām nekas jau neizaugs, un tāpēc Kurzemes sēklas ir šodien šeit. Jā, protams, tādēļ šobrīd ir jāstrādā, cik spēja, jo augsnes virskārta jau kļūs ir sausa. Ko mēs šogad iesaku, vērst uzmanību, par cik mums bija bieza sniega sega, ļoti cietuši zemsīs sniega segas ir zālieni. Un tādēļ ir īpaši vērība jāpievērš zālienu atjaunošanai. Un šeit mēs piedāvājam saucamo masterklases zālienus, kas ir gan sportam, gan golfam, gan arī ēnainām vietām. Bez tam arī visi pārējie zālienu maisījumi, kurus mēs piedāvājam, ir mūsu apstākļiem ļoti labi un piemēroti. Bet ne tikai sēklas, mēs piedāvājam ļoti oriģinālus organiskos mēslojumus vai organominerālos mēslojumus, kas domāti ir gan atsevišķām kultūrām, un tie ir pasējumos no 750 grami līdz 2–4 kilogrami, un tiem, kas lielākās platībās audzē, pat 25 kg pasējumos. Arī mēs piedāvājām šos sēklas, kuras ir domātas diedzēšanai, lai varētu iegūt šos pirmos pavasara salātus. Tie bija arī uz palodzes audzējam, un tos vēl varam audzēt arī tagad, jo tur ir dažādas, vai tur lapus sinepes ir, vai dažādas rukolas, dažādi salāti, bet šodien laiks sēt ir burkānus, laiks sēt ir salātus, dilles, redīsus, tā kā visu šo piedāvājumu arī daudzas vasaras puķis, kuras mums iespējams ir sēt patiešo augsnē. Es domāju, ka Kurzemes sēklas vārds jau nav svešs, es domāju, ka jūs arī konsultācijas arī nelieciet. Nē, lūdzu, konsultācijas sniedzam vienmēr, bet šis lielais klāsts ir mūsu profesionālajos sēklu veikalos, bet arī sīkpasējumā sēklas ir iespējams nopirkt gan Maksimā, gan Depo, gan LV veikalos, tā kā tur ir arī mūsu sēklu stendi. Stop.